Šis ir E-Frequency podcasts. Šodien pie mums ciemos ir Arnolds Jankovskis. Ar Arnoldu iepazinos kādā agrā vasaras rītā uz viņa lieliskā plosta. Mani ļoti aizrāva viņa projekts Plosts mākoņos. Tāpēc arī vēlējos uzzināt vairāk par tā radītāju. Pēc vairākām sarunām sapratu, ka šīs sarunas ir jālaiž plašāk. Tāpēc dosim jums ieskatu mūsu garīgajās pārdomās. Lai jums skaista klausīšanās. Vai tu esi gatava? Welcome. Esiet sveicināti atpakaļ E-Frequency podkastā. Mums šodien ir ļoti daudz cilvēku šeit. Pirms mēs tev pievēršamies, Arnoldu, mēs sakam lielu apsveikumu Martai. Viņai tikko bērns piedzima. Juhu! Wow, Un apsteidz, kā viņa izskatās. Paldies! Izstāst, ka tev bijis bērns. Tur vēderā. Kā iet tavam bērnam? Ļoti labi. Superbēbis. Es guļu labi, viņš ceļās maz naktīs. Viss ir lieliski. Ļoti drosmīgi, tev tikko piedzima bērns un tu jau esi šeit. Jā, jo man ir lielisks vīrietis un forša mamma manējā un tētis un jā. Ok. Labi, bet mēs tagad parunāsim ar tevi, Arnoldu. Mums saruna bija tāda, ka tu izteici tādu teikumu, ka tu vēlies runāt vairāk par sajūtām, jo vīrieši maz runā par sajūtām, un tu vēlies par tām runāt. Apstiprini vai neapstiprini? Jā, es vēlos runāt vairāk par sajūtām, jo es teiktu, ka visums ar mums runāt caur sajūtām, nevis caur mūsu domām. Pagaidi. Vēlreiz. Šis jāpieraksta? Jā, noteikti. Visums ar mums runāt caur sajūtām. caur sajūtām. Un mēs baigi bieži slāpējam tās sajūtas, vai ne? Jā, mēs ļoti bieži to darām. Kā Atvērt portālu? Jā, laikam tas ir tas jautājums, jo mēs esam pieraduši, mēs augam tādā sabiedrībā, kur ir loģiski apslāpēt visu, un neapslāpējot ir sāpīgi. Un tas viss nāk tā, un tas viss ir jāpārdzīvo, un mums nav rīki, lai to darītu. Es nezinu, kāds man ir jautājums, es līdz izdomāju, kāds man ir jautājums. Es vienkārši šobrīd filozofēju. Bet kā nokļūt? Kas ir tie tavi rīki, lai tiktu pie šīm? Es gribēju pakomentēt, teicu, ka apslāpējot nav sāpīgāk un kā tu teici? Tu teici, neapslāpējot ir sāpīgāk un apslāpējot ir maz sāpīgāk, bet īstenībā es teiktu, ka ir pilnīgi otrādāk, jo tajā brīdī, kad mēs apslāpējam, mēs īstenībā saliekam to visu iekšā savā ķermenī, bet mūsu ķermenis dabīgi grib būt vesels. Gan fiziski vesels, gan mentāli vesels. Un viņš to visu laiž ārā. Viņš saka, laidiet ārā. Mēs turam iekšā, saprot? Un tad, kad mums nāk augšā pat lietas, kas ir vienkārši bērnībā iesēdušās kā traumas, viņas varbūt arī 50 gadus mūsu ķermenī un gribētu izlaist ārā. Un mēs viņas turam apspiestas. Un tas ir ciešana ceļš. Jā. Tā es to redzu. Kā viņas palaist brīvībā? Kāds ir rīks? Ir dažādi rīki, jā. Galvenokārt, es teiktu, tas galvenais rīks ir sajust sevi un sajust sevi sirds telpā. Tāds ir mans vēstījums. Kas ir tavējie rīki? Tas būtu pareizāk jautājums. Jā, laikam, jo katram jau tas ir savs rīks. Jā, bet kā tu? Mēs varam varbūt sākt ar to, kā tu nokļuvi līdz tam. Fantastisks rīks ir elpa. Jau mierīgāk, vai ne? Cik forši. Un tie vēl vienu dziļo. Jā, elpošana ir amazing. Vai ne? Un tas īstenībā tas ir pirmais, ko mēs izdarām ienākot šajā pasaulē. Mēs ievelkam dziļu elpu un tad kliedzam. Tieši tā. Starp citu, tā ir pirmā cilvēka trauma, tā kā ienākot pasaulē. Viņu atdala no avota, no hei, ko? Kur ir man nabsaita? Ko jūs ar mani izdarījāt? Jā, bet interesants fakts arī ienākot pasaulē bērnam, tas pirmais līdz pirmie 2 mēneši, viņam liekas, ka tu un mamma ir viena persona. Jā, jo jūs visu laiku bijāt viena. Līdz 2 pat mēnešiem. Viņš tikai pēc tam saprot, ka viņš ir viņš, tas bērns. Okay, jā, man jāpadomā par to. Bet saikne ir visu mūžu. Tas tā par bērniem. Tā vajadzētu būt, es tā ceru. Jā. Bet man svarīgākais, laikam, ja par instrumentiem, jā? Mēs gribam tevi iepazīt. Kas? Jā. Okay. Tavu ceļu. Kas tu esi? No līdz. Kas tu esi? Šis ir dziļš jautājums tiešām.
Kas es esmu? Jā. Un tas īstenībā arī ir tāds jautājums, ko es dienā atkārtot sev uzdod. Un šeit var iet dziļāk. Šeit ir slāņi. Tā kā, mēs varam identificēties kā vienkārši ķermenis. Es esmu ķermenis. Bet mums ir tendence teikt, mans ķermenis. Man ir ķermenis. Tātad es neesmu ķermenis, bet man ir ķermenis, vai ne? Vai arī es saku, mani sauc Arnolds. Es jau nesaku, es esmu Arnolds, jo Arnolds ir mans vārds. To man piešķīra vecāki. Gluži kā manam vectēvam, tāds pats vārds. Vienkārši tas ir iedots vārds. Ok, tad mēs sākam domāt, paga, kas tad es esmu? Parasti to cilvēks saka savu profesiju. Profesija, jā. Bet es teiktu, ka visas tās ir lomas. Es esmu, es nezinu, es negribu teikt, ka es esmu, bet es teiktu, manas ieņemamās lomas, jā, ir. Kādas lomas tik es neesmu ieņēmis? Dēls, brālis, draugs, es neesmu, tās ir manas lomas, jā. Visādi, ar ko es nodarbojos, es esmu bijis bārmenis, un ko tik vēl es neesmu darījis, un makšķernieks, un snowboardists, un wakeboardists, un viss kaut kas, bet tas neesmu es. Saproti? Un tad mēs ejam vēl dziļāk, jo tie ir tie slāņi, un tad mēs varam identificēties arī kā dvēseli, vai ne? Tas ir tāds, tāds vēl teiksim, dziļāks slānis, bet ja man prasa, kas es esmu, tad es teikšu, es esmu apziņa, kas ir šeit, šajā ķermenī un vibrē tieši šajā frekvencē, tieši šajā vietā. Jā. Šajā EU frekvencī? Šajā EU frekvencī, jā. Šodien šeit. Šodien mēs esam šajā frekvencē. Bet labi, kas tu biji, nevis kas tu biji pirms, tas būtu pārāk, no kuras planētas tu nāc, bet... Vai tu tici, ka tu nāc no citas planētas? Jo es ticu, ka es nāku no citas planētas. No citas planētas? Katrā ziņā es esmu no šī visuma, es teiktu, jā. Un vai es nāku no citas planētas? Iespējams, bet es ticu, ka es neesmu uz šīs planētas pirmo reizi. Un es... tas izklausās varbūt kaut kā bišķiņ crazy, tā teikt, jā, bet ir kaut kādas lietas sāk man dzīvē apliecināt to, ka, hei, tu esi šeit bijis, un tu nāc šoreiz pēc kaut kādas citas pieredzes un iziet kaut kādu skoliņu, piedzīvot kaut kādu, ierakstīt kaut kādu ierakstu. Es nezinu, man grūti vēl noformulēt, jā? Tā kā es precīzi vēl nevaru pateikt. Vēl nezinu savu mērķi. Vēl nezinu savu mērķi precīzi, ko es tad daru, jā. Man bija jautājums. Tev bija jautājums? Visties, ka tev bija jautājums. Jā, man bija jautājums. Kāds man bija jautājums? Jo katru teikumu, ko tu pasaki, man rodas cits jautājums. Man uzreiz lec, un tad tu pasaki kaut ko citu, un man pārlec jau, bet man gribas atpakaļ to jautājumu dabūt. Kādus jautājumus sev ir jāuzdot, lai vispār saprastu, kas es esmu? Kādus tu jautājumus sev uzdot? Jā, mēs te tikai sarežģītus uzdodam jautājumus. Kas? Jā, es nedaudz jau tā kā pavedu šajā, man tā liekas par to, ka tu sāc uzdot, kas tu esi, un tad, kā es teicu, tas ir viens jautājums, ka es neesmu ķermenis, neesmu tas. Un tad tu turpini bez mazai uzdot to pašu jautājumu, tā kā, kas es esmu, no kurienes es atnācu, un īstenībā... Es no bērnības domāju šādus eksistenciālus jautājumus. Es atceros, es naktī vienkārši negulēju un sēdēju un domāju, kā ir nomirt? Wow. Kā ir piedzimt? Kas ir pēc tam, kad kas ir pirms tu piedzimst? Paga. Kā notiek? Kā tas notiek? No kurienes es nācu? Un tādi jautājumi man interesēja ļoti... Bet nebija neviens, kas man varētu sniegt kaut vai tuvu atbildi uz šiem. Un tad kādu laiku... Wow! Elektrība pazuda. Amazing. Mēs vēl esam gaisā. Mēs esam frekvencē. Viss ir pārējais ir uz baterijām. Wow, mēs varam turpināt. Mēs remontējām enerģiju. Mēs te jaudīgi. Mēs pārgājām citā frekvencē. Jo īstenībā tas lielā elektrības kaste ir šeit iekšā. Un mēs tiešām varbūt. Labi, turpinām. Okay. Tu uzdev jautājumus. Es aizskriešu restartēt.
Nē, tu nevari neko izdarīt. Tur aizslēgts ir, tas ir jābrauc kaut kādiem elektrībām. Ok, labi, paldies. Pie kā es paliku? Jā, atgriežamies īstenībā pie tā sākuma, kad tu teici, kad par to apspiešanu. Es teiktu, ka es biju apspiedis īstenībā to, kas es esmu kādu laiku. Jo sākās tāda dzīve, kur vienkārši viņi notika pašplūsmā un vienkārši tu sāc pieredzēt to ārējo pasauli. Un viņi tik ļoti novērš uzmanību no tavas iekšējās pasaules, ka tu sāc identificēties ar ārējo pasauli un ar savām lomām. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ved mūs visus prom no tā, kas mēs patiesībā esam. Es rakstu apsaimniekotājiem, ja kas ir droši. Es vienkārši nesēžu telefonā. Kas ir tas, ar ko tu ikdienā izraujies? Šobrīd es saprotu, pārlecām uz to jautājumu. Man ir īstenībā vēl par šo jautājumu. Es vēl gribu šo papildināt. Tagad tu uzdevi bērnībā šos jautājumus, vai tu uzdevi arī apkārtējiem cilvēkiem, tā kā sev tuvākajiem? Jā, es uzdevu, bet teikšu godīgi, mani vecāki nekad ar mani tā nebija runājuši. Mēs tikai šobrīd veidojam attiecības, jo man vienkārši ir svarīgi šobrīd izveidot attiecības ar vecākiem. Viņas vienmēr ir bijušas tādas virspusējas. Un tad jautājot šādu jautājumu vecākiem, tad viņi apmēram saka, zini, kā nomierinies, tev tur nesatraucies par to, ja tev tur, vai es tur kādreiz naktī mostos, un man vienkārši ir šie jautājumi. Un viņi tā, tur slikti sapnīt, zini, kā tur guli, nesatraucies. Viss kārtībā, viss ir kārtībā. Un tā man tika slēpēts jau no vecākiem, kas ir īstenībā interesanti, jo šis īstenībā ir liels mantojums. Es teiktu, ļoti daudziem no mums. No paudžu paudzēs jau nāk, un es nevaru neko pārmest saviem vecākiem. Es viņiem visu esmu piedevis. Ja arī kaut kas vēl tur dziļumos nav piedots, tad es piedošu, jo tas ir vienkārši jālaiž vaļā. Un tas ir tas, ko mēs, ko es biju apspiedis, ko mēs daudz bieži apspiežam, un vienkārši jālaiž vaļā. Tas vārds vienkārši, tas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Es esmu ļoti racies cauri, lai vispār lai spētu vispār, atlaist, piedot, vispār saprast, par ko es vispār esmu, kas jāpiedod. Un tad, jā. Cik interesanti, es pagājušajā gadā tieši piedevu sev, piedevu citiem, un piedošana rada ļoti... Piedošana rada tādu ļoti lielu brīvības sajūtu. Šitā uz pirmo reizi podkastā. Amazing. Bet par vecākiem ļoti interesanti. Es tieši nesen aizdomājos par to, ka vecāki ir mūsu vecāki, bet vai mēs pazīstam savus vecākus? Un tu teici, ka tu mēģini dibināt ar viņiem, saprat pareizi attiecības. Jā, es ne tikai mēģinu, bet es arī dibinu. Šobrīd es eju tādu ļoti interesantu kursu, kas saucās 12+1 atslēga. Tur ir par mūsu cilvēces 12 traumām, un tad tā 13. atslēdziņa, tā viena ir tā, ko mēs tad paši atrodam, tā kā to, ko mums neiedod šis kurs, bet tā mums atslēdzās katram pašam. Un tā atslēga, kur es eju šobrīd, ir tieši vecāku tēma, vecāku mantojums, un kas ir ļoti interesanti, es tos jautājumus risinu sevī iekšā, un pēkšņi vienkārši vecāki man ļoti pievērš uzmanību, kas tā vienkārši nebija. Un tās lietas vienkārši risinās. Un tas, tāpēc, ka tu kustini to enerģiju. Jā, es kustinu to enerģiju sevī. Un tas notiek. Un tas ir vienkārši amazing, kad man kādreiz kāds to stāstīja. Un likās, par ko tu runā? Jā? Tāpēc, ka man nav tāda pieredze, nav bijusi. Un tajā brīdī, kad tu to pieredzi, tu vienkārši, wow, es tagad tikai saprotu, par ko jūs vispār runājāt. Un tas ir burvīgi. Tas izklausās līdzīgi arī, kas ir it kā par citu tēmu, bet daudz cilvēki netic izdegšanai, kamēr paši nav izdeguši. Jā. Vai netic kaut kādām tur noteiktām sajūtām, kamēr paši nav tās piedzīvojuši un ir pat agresīvi pret to. Jo es par izdegšanu runāju pirms 10 gadiem un mani sauc vienkārši par slinku muļķi. Tagad tas ir normāli, tagad visur par to runā, bet tas trāk, kāpēc. Es nenovēlu nevienam to piedzīvot. Es vēlos, lai cilvēki ieklausās vairāk. Audzē savu empātiju. Nenonāk līdz izdegšanai. Arī tas, bet ka, ja mēs kaut ko nesaprotam, tas nenozīmē, ka tas neeksistē. Jā. Jo tas diezgan bieži tiek provocēts. Tas ir īsto vārdu. Diezgan bieži redzams ir uz to, ka tu gribi stāstīt kaut kādas sajūtas un tev netic, un tev vēl gaslighto ir tāds vārds. Jā, tajā brīdī varbūt tā nav to cilvēku realitāte.
viņiem nav bijusi tāda pieredze. Es saprotu, bet es gribu, lai cilvēki audzē empātiju. Okay. Vai ne? Tas mums tik ļoti pietrūkst. Es tieši tagad izlasīju vienu grāmatu Emotional Intelligence. Par to, kā viņu audzēt un veidot, jo tā ir lieta IQ, ko mēs varam tā kā mainīt savā dzīves laikā. IQ, kas ir tā mūsu intelekts, to mēs varbūt mazāk varam mainīt, bet tieši emocionālo mēs varam strādāt, apzināt ar sevi un mainīt tāpēc. Par empātiju gribēju piebilst, man vienmēr bijusi izteikti tāda augsts empātijas līmenis, un tas īstenībā ieved arī ciešanās savā ziņā. Ja tu nespēji to izprast un kontrolēt, nav īstais vārds, man jāatlaiž ir kontrole. Bet ja tu nespēji to vienkārši laist brīvi caur sevi, nenosēdinot sevi, jo teiksim, līdzjūtība pat ir nedaudz augstāka frekvence kā empātija, jo tu ar savu empātiju sajūti to, bet tu izsaki vienkārši līdzjūtību. Hei, es tevi jūtu, brāli, es tevi jūtu, mās, ja? Bet tas nav mans. Tas ir tavs, bet es esmu līdzjūtīgs šajā, es esmu ar tevi. Forši. Bet tu neatstāji to sevi, tu neatstāji to nospiedumu sevi, un tas īstenībā ir ļoti svarīgi to saprast. Jā, tas ir. Es to mācos arī, jo es daudz pieķeros pie cita cilvēka ciešanām, un man ir izteikts sindroms palīdzēt tā kā mainīt pasauli. Same. Jā, es tev ļoti labi saprotu. Un tagad pēdējo gadu jau ir labāk, bet bija viens posms, kas sevi iedzinu riktīgi. Kad man viss kaitināja, kā jūs nesaprotat, kā ir labāk. Tagad ar sevi to ņēmu. Jā, un es varu pastāstīt uzreiz, jo mēs runājam par instrumentiem, es viņus, ir viens instruments tieši šai situācijai, ir vienkārši jāpieņem to, kas... Patīk vārds vienkārši. Vienkārši, jā. Okay. Vienkārši pieņem. Paldies, ka tu tā pasaki, jo man viņš tā nāk, jā. Nē, es saprotu, jo tas ir vienkārši saprast to lietu, kas ir jādara, bet to izdarīt nav vienkārši. Principā viss ir vienkārši. Mēs paši esam sarežģījuši, ja? un tāpēc tas vairs nav tik vienkārši. Jo mums tā kā viss ir iedots, un tad mēs savā dzīvē to visu tā kā sapiņķerējam ritīgi. Tas tā, ja cilvēki zina, kā ir makšķerēt, ja? Es no savu makšķernieku skatu punktu varu pateikt, ka tas tā, tev iedot to augli, tu viņu tur tā ritīgi sapiņķerē, un tagad piņķerē vaļā. Es nekad neesmu makšķerējusi. Okay, tad, Es ar tīkliem tikai, kas ir mums šeit aizliegt. Jā. Šito izgriezīsim. Tas bija pirms 30 gadiem. Viņš man nevar arestēt tagad par to, ko es darīju pirms 30 gadiem, ko man vecāki lika darīt. Tātad viena mācība ir vienkārši jāmāk ir pa vienkāršo. Vienkārši jāmāk pa vienkāršo. Bet es pagaidīju, to kur tā doma palika, noķeram viņu. Kaut ko es sāku tev teikt un aizpildu. Par vienkāršo, ja es ļoti atvainojos, to pārtrauc. Par instrumentiem? Jā, par instrumentiem. Tā situācija atgriez man bišķiņu atpakaļ. Glābt pasauli. Jā, glābt pasauli, pareizi, jā. Šis man arī ir, tad tu lēkā no glābēja uz upurs to lomu, jā, tā kā tad es esmu upurs, tad es esmu glābējs, un tad tu mēģini izglābt, tad viņi man neļauj glābt, un tagad es esmu upurs, jo viņš pret mani šitā un tā, un īstenībā tas instruments ir tāds, kad pasaulē jau visu laiku kaut kas notiek, un notiek tik daudz lietas, tā kā, šeit notiek, šajā studijā starp mums 4 notiek tas, kas šeit notiek, un tikmēr notiek vienkārši tur miljardiem lietas, un viņas vienmēr notiks. Un baigi svarīgi ir pieņemt vienkārši to, ka tas notiek. Vienkārši pieņemt, ka tas notiek. Un kā rodās vispār trauma? Trauma rodās tā, ka mēs nespējam pieņemt to, kā ir rīkojies otrs cilvēks. Bet mēs nekad nezinām, vai viņš vispār varēja rīkoties savādāk, jo tu nezini, tev nav viņa pieredzes. Mēs katrs esam unikāls, un mums ir tikai un vienīgi savas pieredzes. Dažas viņas ir līdzīgas, ja? Mēs varam savilkt līdzīgas pieredzes, bet tik un tā mūsu pieredžu kopsuma, viņi jebkurā gadījumā katram būs unikāli atšķirīgi. Un, līdz ar to mēs katrs vibrējam tajā savā frekvencē un redzam šo pasauli no sava skatu punkta. Un tas ir skaisti. Tāpēc pieņemam sevi sākumā un pieņemam arī citus un visu to, kas notiek apkārt. Jā, tā mēs netraumēsim sevi. Un šeit, jā. Tas ir atsaucis, es tikko izlasīju grāmatu Let Them. Let them. Lai viņi es neesmu izlasījis, bet zinu šo teoriju.
Jā, var noklausīties arī podkāstu 40 minūšu, un tur viss būs. Vienkārši cilvēkiem ļaut būt viņiem un pašam ļaut būt sev. Skaisti, vai ne? Mēs tagad atgriežamies pie tevis. Jā. Tev ir jautājums? Nē, man ir, bet vai tev ir jautājums? Jā, man ir jautājums. Okay. Vienkārši atcerējos, ka tu rakstīji par autentisko es. Par īsto es. Viņām ir nosūtīts īstais apraksts. Par tevi apraksts. Un te man ir jautājums, kas tad īsti ir tas īstais, autentiskais es, un vai nav tā, ka mēs nepārtraukti maināmies? Jā. Ka mums visu laiku ir jauns īstais es. Ok, padalīšos, kā es to redzu. Jā. Es to redzu tā, ka tas īstais, autentiskais es dzīvo mūsu sirdī. Un, ja mēs nonākam sirds telpā, mēs sajūtam sevi un tad, teiksim, lobamies ārā no visām tām čaulām, ko mēs esam uzlikuši virsū, jo es vienmēr esmu mācējis būt ērts citiem. Es esmu mācējis tā kā hameleons ieiet kaut kādās, jebkādā kompānijā un iejusties. Es vienkārši nolasu telpu, sajūtu, par ko viņi runā. Tā ir tā empātija, kas tev ļoti palīdz. Tā kā, tu vienkārši tā, un, pasties, es jau viņiem patīk, viss forši. Un tad, ir bijušas tur sajūtas, kad es vienkārši, wow, cik forši, jā, viss baigi forši, jā. Tā kā tu pielāgojies, un tad tu aizej mājās un gribās raudāt spilvenā. Vienkārši tā kā, Dievs, tas bija grūti, man tā kā kaut kāda maska jāvelk. Un es vakar. Jā, par to autentisko es gribu novilkt to masku, tā kā, un es viņu velku nost, un es gribu iet tajā sirds telpā un īstenībā darīt visu no šejienes. Un tur palīdz meditācija, elpa un fokus, jo principā tā mūsu apziņa, viņa vēro visu to, ko mēs darām. Ko dara mūsu ķermenis, ko domā mūsu prāts un ja mēs atgriežamies pie tā, kas es esmu, ja? Kas tad es esmu un kas tad ir tas vērotājs, kas tad ir tas, kas liek prātam domāt, kas liek ķermenim kustēties, kam ir tā brīvā griba, ja? Tu tici brīvai gribai? Jā, protams. Es ne. Tu ne? Okay. Tur baigi ir jāizrokās, man šķiet līdz tā. Es saprotu, ka viņi varbūt varētu eksistēt, bet ja es esmu sieviete, kas dzīvo pilsētā ar informāciju apkārt un augusi ar noteiktu sistēmu, tad nav griba ir nosacīta. Es iespējams varu tikt līdz viņai, bet jo man ir ļoti daudz arī impulsi dzīvnieciskie. Jā, tur arī var daudz parunāt par šiem. Dzīvnieciskiem impulsiem? Jā, bet ar brīvā gribu tu vari tikt ārā no šīs sistēmas, tā kā es tā gribētu teikt, jā. Bet, mēs būtībā ar savu brīvo gribu tu vari šobrīd sev likt domāt, savam prātam likt domāt, jebkuru domu, tā kā, kur tu vēlies. Jo prāts ir tā kā dators, tas neesam mēs. Tā kā, ir cilvēks, kas identificējās ar prātu, bet nē, tas ir vienkārši mūsu datoriņš, kuram mēs dodam informāciju. Un bieži mēs vienkārši tik ļoti pievēršam uzmanību tam, ko tas prāts tur domā, ka mēs sākam identificēties ar to, ko viņš domā. Un tās ir, es tur esmu bijis. Ir tie savvaļas zirgi, ja? Ir tas teiciens, ka mēs neesam mūsu domas, bet mēs esam tas, kas vēro mūsu domas. Jā, tā ir tā apziņa. Es to teiktu, ka tā ir tā apziņa. Un par to autentisko es kā līdz tam aizrakties, es vēl aizvien rokos un izjūtu sevi aizvien, dažreiz līdz asarām izjūtu to, wow, ko es biju apspiedis, tā kā. Ko es biju sev nodarījis vienkārši. Es biju tādās čaulās iečaulojies un tik ļoti gribēju, lai visiem patikt, visiem kaut kā izdabāt, bet tu nekad mūžā to nevar izdarīt. Vienkārši. Tas nav iespējams, jo tev vienmēr kāda sabiedrības daļa pieņems, nepieņems, kādam patiks, kādam nepatiks. Un tas ir tas par let them. Jā, jo... Jā, tu nevari būt tu pats, ja tu tā kā baigi pievērš uzmanību tam, kā cilvēki, kam tu patīc, kam tu nepatīc, un censties ārējo pasauli pakārtot tam, lai tu justos labi. Bet tas ir tā kā skatīties spoguli un mēģināt izmainīt tos spoguļus kā attēlu, ja? Nemainot sevi. Ja? Tāpēc principā ir, es redzu to, kad mēs vēršam to uzmanību iekšpus, skatāmies uz sevi un meklējam to autentisko es sirdī.
Tam ļoti palīdz sirds meditācijas, kas man vienkārši šobrīd ir neatņemama dienas sastāvdaļa. 40 minūtes no rīta un 40 minūtes vakarā. Katru dienu. Wow. Un es piebildīšu, ka es esmu noķēris to, ka svarīgāk ir tās 40 minūtes mazāk pagulēt un pameditēt. Nekā, jā, tiešām, tā kā, jo man ir bijis, kad es kaut kur aizguļos un kaut kur aizskrienu bez meditācijas. Un, tā izmests bišķiņ no... Laivas. Izmests no laivas, jā, paldies. Atbalstīja man šeit. Jā. Bet tu esi sapratis, no kurienes tev nāca tā vispār sajūta, ka tev ir vienmēr jāiekļaujas, visiem jāizpatīk, no kura brīža, kur ir tā sakne? Tā sakne, viņa sākās bērnībā, jo, kā es to redzu, kad mēs kā bērni, mēs skatāmies iekšpus, īstenībā tev tagad ļoti labs, tev ir skolotājs ieradies tavā dzīvē, lielis skolotājs, jā, vienkārši pievērst tam uzmanību ik mīļu mirkli, jo bērni nāk, viņi ir savienojumā ar pa taisno, un viņi skatās iekšpus, viņi nav iemācījušies skatīties ārpus. Un tad tā apkārtējā vide mums iemāca skatīties ārpus, kas ir vecāki pirmām kārtām, pēc tam jau aiziet bērndārs, skoliņa, un viņi saka, skaties ārā, dari to, dari šito, domā tā, domā šitā. Ierobežo. Jā, un principā tev velk ārā no tās tavas iekšējās pasaules. Vienkārši, te jau mēs varam aizfilozofēties, kam tas ir izdevīgi un kas vispār šo sistēmu ir izveidojis un kāpēc mums vēl ārā no tā, kas mēs īstenībā esam. Jā, bet jā, tur es redzu to sākni. Atbildot tavu jautājumu, jā, sākās jau bērnībā. Jo līdz 5-7 gadu vecumam mēs operējam tikai no apziņas. Mums nav zemapziņa. Un zemapziņa ir tas, ko mēs tur sagrūžam iekšā un apspiežam. Jā, un tu savu bērnu nepasargāsi no traumām, bet tu vari palīdzēt viņam viņas izstrādāt. Un galvenokārt tā ir komunikācija. Runāšana. Jā, un jā, man nebija tāda opcija, es teiktu, bērnībā. Bet forši, ka viņi ir parādīsies tagad, un tagad es varu runāt brīvi par tik daudz tēmām, kad vienkārši, wow, cik forši. Tāda brīvība. Patīk brīvība. Marta, man tev ir jautājums. Vai tu jau esi izdomājusi sistēmu, kā tu audzināsi savu bērnu? Nē. Tad skatīsies vienkārši, kā būs. Pēc sajūtām pilnībā. Jo tas ir interesanti, jo it kā ir tik daudz veidi, bet tad, kad tas patiešām notiek, tu jau vadies pēc tā, kā tu esi audzināta. Ne, tā nav? Jā, bet pēc instinktiem kaut kādiem. Jā, bet es esmu šeit, lai darītu citādāk. It ends with us. Jā. Jā, tas ir arī tas, ko īstenībā viens no galvenajiem, pat ne no galvenajiem, bet tāds liels iemesls, kāpēc es to daru, lai šeit vienkārši nogrieztu to, ko ir nesušas paudzes. Un lai nepārnest to saviem bērniem. Jā, veidot jaunu, veselīgu vidi. Gribas, lai... Jā, man arī viena no tām motivācijām ir vienkārši it ends with us. Jā. Jo tas vaiprāts, kas pirms tam bijis, tīpaši augusi, tādā vidē, kur ir bijis visu padomju savienības izcilākais, kā lai saka, sliktā nozīmē izcilākā parauga stunda, kā tika audzināti cilvēki un kā viņi uzvedās un kādu piemēru viņi radīja. Radīja? Gan. Un es zinu, ka tas noteikti negribu, lai tas turpinās vispār. Jā. Man liekas, es ātri, jā. Vienkārši tagad, kad ir bērns, īstenībā kopš grūtniecība iestājās, man pārņēma uzreiz tāds miers, kas ir ļoti maģiski, jo es esmu vispār tāda ļoti vaiprātīga, manuprāt, Ko? Es esmu enerģiskā ziņā. Bišķi sazemēja. Tad es tevi nepazīstu. No. Es te neatceros tevi tādu. Vai tu biji vaiprātīgi manā klātbūtnē? Nedaudz bija manā klātbūtnē. Es redzēju. Viņai ir redzējusi, visticamākais varbūt tādu pusi. Kāpēc nebija manā klātbūtnē? Nezinu. Bija. Ātri. Jā, jūs droši. Ir. Manī tad tas tā ugunīgā. Ja es būtu deja, tad es būtu tango. Tu jau biji sagatavota atbildes, jūtu? Nē.
Okay. Labi, Arnold. Es gribēju vēl piebilst. Kamēr šis vēl ir pie manis. Jā, par to pārnešanu bērniem un visu to, ko es tev gribētu ieteikt. Vienkārši vēro sevi. Un tajā brīdī, kad tu sajūti, hei, šitā ir manas mammas balss, vai šī ir mana tēva balss, un es to tikko pateicu savam bērnam, nepārmet sev to. Vienkārši tu pat vari pasmieties par to, vienkārši, ak, Dievs, cik rēt, reāli smieklīgi. Uztver to ar veselīgu humoru un vienkārši piefiksē to vienreiz, otrais, un varbūt trešo reizi jau tas vienkārši vairs nebūs, tu jau būsi to palaidus. Un, tāds mans ieteikums. Paldies. Cik jauki. Bet tā, Arnold, tavā dabas stihija, vai tā ir ūdens? Jā. Es uzminēju, yes. Kā tu zināji? Vai kā tu uzminēji? Kā tu to nolasīji? Šī ir tā empātija, varbūt, kas darbojas. Ja? Jo varbūt tā klausītāji, skatītāji nezin, bet tev ir uzņēmums. Tā varētu teikt, ka tas ir uzņēmums, nevis ir brands, vai kā mēs to varētu nosaukt. Jā, tā mēs varam teikt. Pastāsti vairāk par savu plostu un kā tu viņu izveido. Reklāmas pauze. Jo tas ir tik interesants projekts, jo arī Anželika stāstīja, kad es pirmo reizi tevi ieraudzīju stāvēju ezera krastā un bija tāds, what the fuck, kas tur peld? Un tā mēs iepazināmies praktiski. Jā, reklāmas pauze. Mani sauc Arnolds un es pārstāvu platformu Plosts mākoņos. Jā, kā tas sākās? Jā, mana stihija patiešām ir ūdens. Godīgi tā apzināti es to uzzināju diezgan nesen. Tas vienkārši tā dabīgi ir plūdis un noticis. Un uz Juglas ezera es dzīvoju daudz gadus un daudz stundas te pavadījis makšķerējot. Jā, man lielākā kaislība ir bijusi makšķerēšana. Un tad, ar visādām laiviņām braukts un tad lielāku laiviņu gribējās. Un tad kaut kā visums godīgi man piespēlēja. Vienkārši šeit uzbūvēja plostu. Un es izstāstīšu īsumā, kā tas notika. Man ir mājiņa, kurā es dzīvoju. Ja, es viņu kurinu ar malkas apkuri. Un man tēvs bija dabūjis kaut kādus tur rentos materiālus, vienkārši šeit sazāģēja malkā. Bet tie materiāli bija pārāk labi, lai sazāģētu malkā. Un es viņus sakrāmēju čupā, un to, ka bija slikti sazāģēja malkā, pārējos domāju, kaut kas jāuzbūvē. Un man draugs vienkārši saka, hei, man ir 12 jaunas mucas, varbūt tev vajag kaut kādu laipu gribi būvēt vai kaut ko. Un es jābūvē plosts. Un tad es vienkārši, kā man īstenībā viena jauka būtu nosauc par brīvmākslinieku. Un sākumā domāju, varbūt tas ir apvainojums, bet nē. Tīrais kompliments, jā. Un es vienkārši sāku to visu likt kopā. Vienkārši es tā arī tur daru, vienkārši saliku to kopā, kaut ko tur saskrūvēju, uzliku uz ūdens, un man bija motors jau, kas ir manai makšķerēšanas laiviņai, pieliku to motoru, sāku braukt, nestūrējās, nebrauc, jo tās mucas bija vienkārši izkārtojas tā, lai viņas izlīdzinātu vienkārši to platformu svaru. Sāku domāt, kā tagad šito atrisināt. Un beigās nonācu pie katamarāna principa, kad šīs mucas es sametināju kopā divās rindās. Priekšā man draugs uzrasēja un uztaisīja tādu rasējumu. Paldies, Andri! Un uztaisījām tādu ķīli, kas šķeļ ūdeni. Sataisīja tādā veidā, wow, cik labi brauc un stūrējās. Un tad tā ideja šo es uzbūvēju, lai varētu vienkārši iebraukt ezerā, makšķerēt, vienkārši priekš sevis. Un kaut kā liela interese cilvēkiem parādījās par to. Pasties, tur vienkārši terase brauc pa ūdeni ar motoru. Vienkārši, kas notiek? Divstāvīga. Un sākotnēji viņi nebija divstāvīgi. Viņi bija vienkārši tur pārsekt ar visu to materiālu, kas man bija. Izskatījās diezgan briesmīgi. Kā briesmīgi? Izskatījās kā izskatījās. Un es sapratu, ka šis ir jāpārnes tā kā nākamajā līmenī un jāiedod cilvēkiem tās savas sajūtas, jo to tu nevari. Tā kā šobrīd es to stāstu, redzi, un kā tu vari to paņemt. Tas ir jāpiedzīvo. Jā, tieši tā. Tāpēc aicinu visus jūs piedzīvot. Kas notiek uz tā plosta? Uz plosta notiek dažādākās lietiņas. Es cenšos caur sajūtām nodot to mieru, to miedarbību ar dabu,
kādu mieru mēs varam noķert nonākot dabā, jo mēs taču paši esam daba, mēs reāli esam daba, un sākotnēji tās vienkārši bija tādas, es teiktu, vienkārši pasākumi, ballītes, un šobrīd tas ir aizgājis pa tādu līniju, tāda sevis izzināšanas prakses tur notiek, bet ne tikai, tur var arī, droši var rīkot jebkādu veidu pasākumu. Treneru sapulces, rekur arī jau bija, forši, un tad ir balss atvēršana, kristāla trauku meditācija, kakao ceremonijas un jogas nodarbības, jā, pareizi, un tējas ceremonijas, un elpošanas sesijas, un starp citu es mācos par elpošanu. Vēl viena reklāma. Es mācos par elpošanas instruktoru, jā, tā kā pasniedzēju instruktoru izklausās. Pasniedzēju, jā, tā kā varbūt šo pataupīju vēlākam, jo es to biju arī minējis tajā. Bet jā, arī tas tur notiks biežāk, jo elpa ir fantastisks instruments, kā nonākt pie sevis, jo es zinu, ka tu arī kaut kur minēji, kad mēs nepareizi elpojam, tik daudz cilvēku nepareizi elpo. 60 līdz 80% cilvēku. Un es teikšu tā, šajā es piebildīšu, jo dziļāk tu elpo, jo dziļāk tu piedzīvo sevi. Un jo tu seklāk elpo, jo seklākos līmeņos tu vispār dzīvo. Tas tā ir. Bet tā bija. Jā, līdz ko es atklāju elpošanu, man praktiski tik maz esmu slimojusi, tas ir pirmkārt. Līdz ko Ieva man iemāca elpošanu. Jā, jūs arī mācu. Bet man ir nāk no tādām, man sākās laikam dejošanu, dejošanā mācu elpošanu. Un tad pie Wim Hofa pamācījos. Tur man viss sākās. Tev arī sākās, Jā, ar Wim Hofu. Nē, dejošana. Tagad tad Wim Hofs un tad dejošana, jā? Nē, nav nekāds sakars, man ir dejošana. Nē, tas ir tā, nākotnes. Jā, un es teiktu, ka tas pilnībā... Es mēģinu cilvēkiem to stāstīt, ka tiešām jums mainīsies dzīve. Jums vienkārši katru dienu ir jāiegulda vismaz 10 minūtes, ir tik maz, 10 minūtes ir tik maz, un jums pilnībā mainīsies tā kā dzīve. Un es tā gribu, lai cilvēki vairāk to dzird un dara. Un... Par ko mēs runājām? Plosts mākoņos, kā radās nosaukums? Kur tas savienojums? Plosts mākoņos... Es dzīvoju Mākoņu ielas, jā. Bet tas tā ir arī vēl viena tāda sakritībām, bet jā, un tad tas viss, tas ir nonākt tādos mākoņos vienkārši, jo principā tas, ko es aicinu darīt cilvēkus nonākot uz plosta mākoņos, visu, ko jūs atvedāt līdzi, tā kā atstājiet vienkārši krastā un ļaujieties plūsmai, ļaujieties nonākt tajos mākoņos, un tā ir brīvība, jā, tā ir brīvība. Jā, es atceros tās jogas nodarbības no rītiem, kad mēs iebraucām iekšā miglas laikā. Tas tiešām iebrauc mākonī. Jā, iebrauc mākonī. Tas tiešākajā nozīmē, kad brauc atpakaļ, tad jau viss ir skaidrs. Un kad ezers ir tāds pilnīgi mierīgs, tā saucamajā spogulī, tad mākoņi ir gan debesīs, gan uz ezera. Un tad tiešām esi tajos mākoņos. Tā kā tā tēma tur tā salikās, un jā, ļoti skaisti, ka tā. Kā cilvēki varētu nokļūt tur? Kur viņiem jāmeklē informācija? Instagramā šobrīd tikai un vienīgi Instagramā. Jā, un noteikti tas aizies arī plašāk. Jā, plosts.mākoņos. Tā kā jebkurš arī var izīrēt saviem pasākumiem. Jā, jebkurš var izīrēt saviem pasākumiem, kā arī var pieredzēt kādu publisku pasākumu. Starp citu, nepieminējums arī koncertu. Tas bija tas, ko tu redzēji pirmo reizi. Jā. Tur bija koncerts Plosts, un cilvēki viņi krastā klausījās, un baigi skaisti. Mēs noteikti šogad atkārtosim. Jā, ziņošu, laidīšu šo informāciju plašāk, jo, ja godīgi, es pagājušo gadu ļoti kautrējos no tā. Kaut kā man bija, es nezinu. Jo es nezināju, es tur dzīvoju blakus, un man nebija nejausmas. Jā, bet forši, ka tu tur biji, ka tu tur nonāci. Un tas ir arī īstenībā tas moments, kad tu, forši, tā, nejauši vienkārši kaut kur nonāk. Skaisti. Forši. Skaista enerģija tiek Plosts mākoņos ieguldīta. Jā. Palaista. Jā. Ok, ejam tālāk. Tu minēji savā aprakstā, ka tu izgāji cauri tādam rebelēkam, bet nezinu, kā to varētu nosaukt, ka tu piedzīvoji arī visu to tumšo pusi. Jā. Cik traki? Cik dziļi tu biji? Tā kā parasts cilvēks vai dziļāk? Es nezinu, kas ir parasts cilvēks, kuram... 2 reizes nedēļā iet tusēties, iedzert. Jā.
Arī bieži. Standarts, jā. Arī darbdienas vakarā arī pāliņam izšaut tā kā ar čomiem. Ir standartiņš, jā. Uzsist cīgiņu, izdzert tāliņu. Jā, bija tā bija realitāte kaut kādu brīdi. Un bija kaut kāds klikšķis, ka tev tāds... Jā, kurš bija moments, kad tu saprati, ka ir jāmaina kaut kas? Moments, lasīju vienu foršu grāmatu, tur bija rakstīts... Kādu grāmatu? Kritiens augšup. Un tas tieši tas ir tas, ko es arī vēlos pateikt īstenībā par to kritienu augšup, jo tie kritieni mums īstenībā liek celties augstāk un kā man notika tas klikšķis, iegāja tik dziļās ciešanās, ka es nevarēju izturēt. Man vienkārši likās vispār, nezinu, nekam vairs nav jēga, ja? un es vairs neko negribu. Un reāli es biju depresijā, reāli dziļā depresijā. Un tas man lika meklēt kaut kādu izēju. Un es izstāstīšu to stāstu. Es sēdēju šitādā līdzīgā divāniņā mājās, un es biju sasmēķējies zālīti tajā brīdī, un, lai apspiestu to, kas tur ir vēl tā kārtīgi iesēdināt. Un vienkārši scrollēju telefonu. Un skatos, tur mans bērnības snowboarda leģenda Girts Laube reklamēja kaut kādu retrītu. Es domāju, kas tas tāds? Jo tajā laikā es tik skeptiski to skatījos. Es domāju, šies... Kāda muļķība. Jā, tieši tā arī es to redzēju. Un, bet es domāju, pagaidi, Girts Laube, viņš tā rītīgi foršs džeks tā kā bija. Viņš bija tiesnesis pirmajās manās snowboard sacensībās, dabūja 3. vietu. Es domāju, wow, jā, un vienkārši tiešām kaut kāds ir bijis tāds... kā es teicu, viņš bija tāds mans elks, jā. Un, bet pagaidi, ko viņš dara? Jāapstāsta, ko viņš dara. Es iegāju Facebookā, paskatījos viņa profilu, un tad ierakstu zemāk zem tā retrīta bija aicinājums braukt palīgā uz viņa saimniecību. Viņš dzīvo tādā meža vidū, vienkārši tur ir kopiena, kurā ir 3 saimniecības, ja nemaldos, jā, un vienkārši abrīnoju paskatīties, kā cilvēki dzīvo. Un vienkārši aicinājums braukt palīgā, būvēt viņa ģimenes pasauli un būvēt retrīta centru. Viņš šobrīd tur būvē vienkārši meža vidū. Es domāju, man šito vajag. Es vienkārši gribēju aizbēgt no tā, kur es esmu. Es gribēju izlausties no tās ikdienas. Es nevarēju vairs to izturēt. Man katra diena bija tāda, kad es kaut kā izdzīvoju to dienu un vakarā uzsmēķēju uz brīdi. Liekas, ka paliek labāk, bet īstenībā vēl sliktāk. Un es vienkārši aizbraucu. Es vienkārši nākamajā dienā jau aizbraucu uz turieni. Un sāku palīdzēt viņam un skatījos, kā cilvēki dzīvo savādāk. Nodzīvoju tur apmēram nedēļu, un viņš ļoti novērtēja to darbiņu, ko es tur darīju. Viņš teica, jā, viņš bija gatavs man tā kā samaksāt par to darbiņu, bet es teicu, es tiešām neatbraucu šeit dēļ naudas. Un viņš saka, es tev varu piedāvāt barteri. Barterī viņš man piedāvāja to retrītu, ko es ieraudzīju. Un tajā brīdī, kad es nedēļu biju nodzīvojis tur, kad tur notika daudz apzinātas lietas, piemēram, apzināta ēšana un tādas, mēs arī uzelpojām kopā un es sapratu, man jau ir tik labāk, un, jā, lai notiek retrīts. Un tad tas retrīts, tas bija tāda mana pamošanās, kārtīgs spēriens, kad, tāds spēriens pa pēcpusi, teiksim, jā, un tajā pašā laikā tik daudz, kas nobira nost, tik daudz tas liekais, un es sajūtu tādu brīvību, tādu laimes sajūtu, tādu vienkārši, wow, es domāju, ak, Dievs, es drīkstu tā justies. Un tas man iedeva to impulsu justies tā visu laiku. Justies tā, kāpēc man vispār jājūtās slikti? Es nevēlos vairs justies slikti. Tā kā. Un tad tas bija mans tāds ceļa sākums, es teiktu, jā. Šis ir tik labi, tāpēc, ka mēs katrs kaut kādā veidā, kādā posmā, kādā brīdī bēgam no realitātes. Un mēs bēgam no realitātes tik ilgi, ka mums paliek slikti, ka mēs bēgam no realitātes. Un tad mēs katrs meklējam to ceļu, kā saslēgties ar realitāti. Jā. Un tad, kad tu saslēdzies ar to realitāti, atrodi to rīku, kā būt to labo jušanos, ka tu saproti, ka, hei, es varu dzīvot, es varu just. Tad tu meklē visu laiku, kur tā kā augt uz to, kur izjust
to caur sevi, tas ir forši. Jā, kaut kādā ziņā tas izklausās pēc veiksmes stāsta, jo tu biji tā kā atvērts tam. Tas ir veiksmes stāsts. Tiešām es esmu tik pateicīgs vienkārši tam, ka tas notika, un esmu pateicīgs par šo, kas šobrīd nāk manā pasaulē, un par cilvēkiem, kas ir šeit un manā dzīvē, un super, paldies. Bet tas jautājums vēl būs par pateicībām. Jā, okay. Es vēl patāpīšu, man ir daudz. Man ir daudz, jā. Jā, es vienkārši domāju par to veiksmes stāstu, jo man tas kādus 5 gadus aizņēma. Un tas nebija tā kā viens pasākums, bet 5 gadu laikā dažādi un ļoti dziļi atpakaļ kritieni. Jā. Bet tev arī bija atpakaļ kritieni. No tas ir pilnīgi normāli. Paldies. Jā. Es zinu, ka tas ir normāli, bet vienmēr es jūtos tik tāda, kad es neesmu izgājusi to pareizo ceļu. Es arī saprotu, ka nav pareizi. Bet 5 gadi nav daudz, man liekas, 5 gadi. Daudz maldās 30, 40 gadus, un tad tikai atgriežas pie sevis. Es domāju tādā ziņā, ka es pieņēmu lēmumu mainīties. Un tad pagāja 5 gadi, kamēr es atradu veidu, kā mainīties. Tā tas ir domāts. Okay. Vai ne? Bet tu tāpat tos 5 gadus biji jau soli uz priekšu līdz tu nonāci. Jā, es atzinu vienkārši to, ka viss ir slikti. Bet es biju slimnīcā un pie sistēmas, un tas bija žītiņi. Trakāk. Jā. Mākslinieks. Bet tu pateici atslēgu vārdu, ko es īstenībā gribu nodot arī mūsu klausītājiem, skatītājiem. Atzīšana, jā. Pieņemt vienkārši. Pieņemt to, kur tu esi šobrīd, vienkārši sajūti to, kur tu esi, un ja tu esi, tā kā kaut kur apmaldījies, tad pasaki to skaļi sev un citiem, kad, hei, es esmu apmaldījies, un varbūt tu vari ieraudzīt tā kā vēl detalizētāk, kur tu esi apmaldījies, un tas jau ir tāds pirmais solis uz atbrīvi. Liels solis. Un es pieminēju, tas bija kaut kāds 2015. gads, tieši 10 gadi būs pagājuši. Un es arī Anželikai jau stāstīju pirms tam, ka man apkārt nebija tāda atbalsta sistēma, un nebija arī tik populāri runāt par šo un meklēt to palīdzību, jo vispirms bija daudz ārstiem gājis, tik daudz naudas iztērējis ārstos, lai saprastu, kas man kaiš, un man neviens, piemēram, nevarēja pateikt, ka, tu elpo nepareizi vienkārši to, tāpēc visu laiku slimo, un visādas ļoti garš stāsts. Bet... Jā, un tas man ļoti pietrūka tie cilvēki apkārt, jo neviens man apkārt nedarīja neko līdzīgu. Nebija arī pieejama tik viegli informācija 15. gadā. Viņiem varbūt bija kaut kur dziļāk, vai arī tie bija trakie cilvēki, kas tur, piemēram, par augsto peldi. Es skatījos, domāju, ka tie ir pilnīgi atsaldēti idioti. Tieši tas, ko viņi dara, tas viņi ir. Tā es domāju, ka to tikai kaut kādi reti, ko dīvainīši to dara. Un ka tev vajag būt speciāli piedzimušam tā, lai tu varētu to darīt. Jā. Tāpēc es priecājos, ka šobrīd tā informācija ir vairāk, un ka ir kaut vai podcasts, ka cilvēki dalās ar šiem stāstiem, un tu iejūti internetā. Pat tagad ChatGPT vairāk palīdzēs nekā parasta Google. Jā, īstenībā tur ir vēl viena pateicība, izteikšu par šo laiku, ko mums ir dots piedzīvot, tieši par šo, ka vienkārši visatļautība tāda, teiksim, tā ir pieejama arī tik daudz informācija, tā informācijas telpā arī var apmaldīties viegli, tāpēc es svarīgi saku, ir svarīgi just sevi, tad tu jūtīsi, ko tev vajag, tā kā, un jo es esmu maldies arī šajā ļoti daudz, tā kā, tur, man vajag to tādu grāmatu, šitādu, tur, tādu praksi, tādu retrītu, un beigās tur, kas notiek ar mani, jā, bet vienkārši atlaidi. Chill. Tas noteikti arī man vismaz personīgi vienā punktā bija cita veida slēpšanās. Sevis meklēšana bija cita veida slēpšanās. Es nezinu, vai jūs to sapratīsiet, bet ir tik daudz tās prakses, aiz kurām es slēpos. Jā, tas ir tas spiritual ego. Tā ir tā otra galējība. Jā, tā tas ir. Piemēram, es no rīta tur meditēju stundu, pēc tam elpoju, to daru, joga, tas, un es visu laiku sev esmu nodarbinājusi, un es neesmu mirkli vienkārši pavadījusi ar sevi un uzdevuši šos jautājumus. Un visu laiku slēpjos aiz tām praksēm, es visu daru pareizi, es tur rakstu, visu daru pareizi, bet tas ir tik daudz, ka tajā pazūdi. Ka nav vienkārši, ka es esmu, ka es šobrīd atrodos. Ka man nepastāv, jo arī meditācija bija vairāk kaut kādas vizualizācijas un tur tāda. Bet tāds, kad vienkārši
tagad ir 20. Es nezinu, kurš marts. 21. 21. marts, un tas tāds, un kad atrodies šeit un sajūta dīvānu, kaut vai sajūta dīvānu, tas jau ir kaut kas tāds. Jā. Tā ir īstenībā tās garīgās prakses, ir ik uz stūra, ikdiena, tā ir arī šī šobrīd šeit runāt, atklāties. Tā ir garīga prakse, tā kā tas... Jā, tas tā ir. Vienkārši iet un piedzīvot šo dzīvi, bet es saprotu, par ko tu runā, jo tu tā kā tev liekas, wow, es esmu dabūjis tur super tabletīti, vienkārši, kas man palīdz un bliežam iekšā cik vien var un kurā brīdī medicīna kļūst par indi, tas ir dozēšanas jautājums. Un, tā kā šo arī var pārdozēt, jo piedzīvojam to, kas notiek šobrīd. Tāpēc ir forši, ka ir komūnas un ir cilvēki, ar kuriem runāt un dalīties ar to. Un tad tu vari vairāk arī sevi redzēt citos. Jā, tu stāstīji par to atbalstu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es esmu ļoti pateicīgs visiem, kas mani atbalsta. Paldies! Un paldies arī jums, dāmas. Es jūtu, ka jūs šo atbalstat. Jo īstenībā man šeit ir arī tāda piebildīta. Man ļoti mainās dzīve, un ļoti mainās cilvēki man apkārt. Un atbirst ļoti daudz cilvēciņu, un tas bieži vien ir ļoti sāpīgi. Un cilvēki, kas man apkārt ir bijuši 20 gadus un vairāk, un viņi nespēja pieņemt to ceļu, kur es esmu izvēlējies iet, un tas ir ceļš pie sevis, un viņi nevēlās ieklausīties. Jā, bet es ar vien lielāku vieglumu to palaižu, un es viņiem neko nepārmetu. Es vienkārši... Ledam, jā, tieši tā. Tā kā tur īstenībā es arī esmu aizdomājies par to, kas tad ir draudzība, tāds vārds draugs, jā, un ko tas vispār nozīmē. Un tas nenozīmē to, ka mēs esam pazīstami 20 gadus, tad viņš tagad ir labāks draugs nekā kāds, kurus es pazīstams 2 mēnešus, jo šobrīd man dzīvē pierādās tas, ka es vienkārši varu iepazīties ar cilvēku un tik ātri atvērties kaut kādām sarunām, iet tajā dziļumā, jo mēs esam uz viena viļņa, un wow, tu mani jūti, tu mani dzirdi, vienkārši atbalsojās, un tas ir skaisti. Un tajā pašā laikā cilvēks, kurus es tik ilgi pazīstu, un tik daudz, kas kopā piedzīvots, un tu runā, un liekas, hei, tu dzirdi? Un viņš, jā, es dzirdu, bet viņš nedzird. Un tad tā ir tā sāpīgā daļa, bet tas arī ir tāds... tas ir ego. Un es paskaidrošu savā skatījumā, kas ir ego. Ego ir koncepts par to, kas tu esi. Un tad tā ir tā pieķeršanās visām tām mūsu lomām. Es esmu tas, bet, jā. Vai tu kādreiz esi baidījies ielūkoties sevī un no tā, ko tu tur ieraudzīsi? Jā, pilnīgi noteikti. Un īstenībā es baidos, es turpinu baidīties, bet bailes ir mans skolotājs. Un to es esmu ļoti pateicīgs bailēm. Viņas ir kā tāds indikators, kad opiņā man no šitā ir baila, tad tur kaut kas ir. Un tas, kas man palīdz, ir kas ir aiz tā, jo ir kaut kāda baiļu siena. Un es sev jautāju, kas ir aiz tā, un es esmu gatavs iet tam cauri, jo es visu laiku biju beidzis no tā, kas tur ir. Un tagad es vienkārši esmu gatavs iet cauri, un lai cik brīžiem tas ir tik sāpīgi iet cauri, tur ir visādās praksēs, kur tu tur arī izplūst asarās, kliedz, un tur vienkārši nākštais, un tad, kad tu iziet tam cauri, tu saproti, ārprāts, tas ir tik brīvs, jo tāds, tas apkārtceļš, viņš ir sāpīgs. Mēs atgriežamies pie pašā sākumā, ko mēs runājām. Kad ir sāpīgi nospiest šīs sajūtas. Un es atceros, ko es gribēju papildināt par to sākumu. Tad, kad mēs nospiežam šīs sajūtas, viņas tad pāriet slimībās un tu jūti ķermenī. Bet problēma, vai arī tas ir labi, ka mūsu medicīna spēj to noslāpēt vēl vairāk. Ka mēs neko nejūtam. Šitā ir sāpīga tēma. Es pateikšu savu to skatījumu.
Man ļoti norezinēja tas, ko tu teici. Es ticu, ka tas tā arī ir. Jā, jo mūsu ķermenis ir biblioteka. Mūsu smadzenēs nav tādas šūnas, kas vispār uzglabā informāciju. Tas ir zinātniski pierādīts, ka ķermenī tieši ir tās šūnas, kas uzglabā informāciju. Un tad mēs ķermenī to visu apspiežam. Un tas, jā, tik tiešām izraisa dažādas kaitas. Un tas arī ir vairāk kārt pierādīts. Ļoti bieži vienkārši cilvēki to nevēlas dzirdēt. Ko tu man te stāsti? Tagad, es iešu pie ārsta. Paldies mūsdienu medicīnai. Paldies. Bet mans redzējums, viņa ir palīdz akūtos gadījumos. Un viņa tā kā apārstē un tā kā, kāpēc to sauc par slimnīcu? Ja? Tā kā, tā kā, jo tur... Nevis veselības iestāde. Jā, vai dziednīca. Jā, tā kā, jā. Jo tā kā angliski saka, nevis healthcare system, bet sick care system. Tā kā, jo diemžēl farmācija un viss šī aprūpes sistēma ir baigais aprēķins. Un, es nesen biju tā kā vienā klīnikā, man vajadzēja noņemt dzimumzīmīti, un cietījā klīnikā, man liekas, wow, tur vienkārši miljoni ir sagrūsti iekšā. Kā te izskatās, kad viss tur automātiskās durvis tur vienkārši, wow, vienkārši no kurienes tā nauda plūst. Mēs jau paši viņu pludinam, mēs tā kā padarām sevi slimu, jo reāli mēs paši to izdarām. Un tie, kas nevēlas to atzīt, pamēģiniet to atzīt. Jo es priekš sevis to atzinu, un es pamanīju, kā tas strādā, un tas tā strādā, jā. Un tad... Un lētāk ir pievērsties sev un sākt uzdot jautājumus, nekā iet pie šiem speciālistiem. Jā. Jo tās, ir jāstrādā ar sakni. Ir jāstrādā reāli ar sakni, un tā sakne ir mūsos iekšā. Viņa nav tur ārā, un nav tā, ka viņš man tā, tas man to. Visa pasaule vainīga. Es kādreiz vainoju visu pasauli. Vienmēr jau ir viegli novēlties arī tāda arī. Valdība vainīga. Jā. Šlesers vainīgs. Bet īstenībā ārā ir mūsu iekšējais, tas ir mūsu spogulis. Un arvien vairāk es to izjūtu, un es vairs nevaru teikt, ka tā nav. Kādreiz es vispār nespēju to dzirdēt un apstiprināt, bet šobrīd apstiprinu uz visiem 100 no sirds. Man šķiet, ka cilvēkiem patīk slimot, jo mūsu sistēma un ikdiena ir tik piebāzta ar daudz ko, ka šī nedēļa mājās tā kā dod atvaļinājumu un viņu apmaksā vēl. Jā, kaut kādā brīdī tas ir izdevīgi. Tiešām, tā kā tu saki, jā, man arī kādreiz patika. Zini, kā man īstenībā bija, paldies, man ir par to veselību, par šo ķermeni, kas man dots, tiešām es esmu pateicīgs. Un es maz slimoju arī bērnībā, un paldies mammītei, viņi ļoti izvairījās tā kā no jebkādām zālēm. Principā visu tējas, tur tādas metodas, es esmu etiķī mazgājies un pat savā urīnā mazgājies. Un tas, acīm redzot, tas palīdz. Bet ko es ar to gribēju pateikt? Jā, bija tāda laika, un tās arī bija kaut kādas traumas, kas vēlāk bija jāizstrādā. Jā, man ir spirtu mazgāja. Man 11 gadu vecumā deva spirtu kopā ar sālu un pipariem. Ja man bija temperatūra, tad tev bērnībā tā kā... nevis spirtu, bet šņābi. Sorry. Yes. Spirtu nevar iedzert. Bet šņābi ar sālu un pipariem bija normāli 11-gadīgam bērnam ņemt dzer. Bet tas strādā, jā. Es arī mēģināju to. Bet man tāda metoda vairs nepiekopju, ir citas. To tagad sauc par vardarbību. Bet jā, ko es ar to gribēju teikt, kad ir forši pagulēt mājās, gultiņā zem sedziņas. Super, nav jāiet uz skolu. Lai gan man kaut kādu mirkli ļoti gribējās, lai iet uz to skolu, bet kaut kādā mirklī gribējās arī neiet. Un tad, jā, tā kā ir kaut kādā brīdī izdevīgi, bet kāpēc mums ir jāpiedzīvo tas, ko mēs negribam? Cilvēki ir izveidojuši savu tādu ikdienu. Tas ir vienīgais veids, kā patvērties, jo atvaļinājumu ņemt nav izdevīgi. Bet, piemēram, mēs visi esam izveidojuši savu tādu darbu, ka mēs vienkārši, ir pa daudz. Mums nevajag atvaļinājumu. Vai arī, ja gribam, tad mēs varam paņemt vienkārši. Es, piemēram, esmu izveidojis savu tādu dzīvi, ja man nepieciešams atvaļinājums, es viņu varu paņemt. Bet ļoti skaisti arī veidot tādu dzīvi, lai tev nebūtu nepieciešams. Lai tu izbaudi vienkārši to, ko tu dari katru dienu, katru mirkli, tad mums nevajag to atvaļinājumu, jo tad mēs atkal, tas atvaļinājums tāda aizbēgšana no tā, kur mēs paši esam izveidojuši savu cietumu, un tad mēs tā kā, mums izlaiž no tā cietuma uz kaut kādu mirkli, un tad apakaļ cietumā. Tā. Jā, bet tajā pašā laikā mums šie cilvēki ir nepieciešami, lai šī sistēma strādātu, kurā mēs dzīvojam.
Mums ir nepieciešami cilvēki, kas strādā šos darbus, kas nav patīkami. Oh, wow. Nu, jā un nē. Kā, vienkārši tā, kas veido to sistēmu un kas veido sabiedrību? Kas to veido? Un, ja mēs runājam par tādu sabiedrību, par tādu kolektīvo nervu sistēmu, viņi ir ļoti sakairināti. Viņi ir ļoti, ļoti sakairināti. Un es saprotu, es vienkārši redzu savus vecākus, šajā gadījumā tēvu, ja viņš dzīvo tajā ziņu pasaulē. Un tad es ieeju ziņās, vienkārši es dzirdu, nezinu, tur 10 sliktas lietas, tad vēl atveru kaut kādu žurnālu, avīzi vai telefonā, sociālos tīklus, un tur vēl 20 sliktas lietas. Un tad tu vienkārši iekulies tajā, un tu kulies tajā visu laiku, un es teikšu godīgi, es no tā visa izvairos, un mans tēvs saka, ir jāzina, kas notiek. Es saku, bet ko tas tev ir mainījis? Tieši tāpat ar ko tas tev mainījis? Ja notika, viņš saka, ja te kaut kas tur sāksies. Ja sāksies, tu zinās. Tici man, tu zinās. Tu nepalaidīsi to garām. Un es nejūtos vispār neko palaidis garām. Es vienkārši jūtos ar veselāku nervu sistēmu. Un es vēlos, lai mēs dzīvojam veselākā sabiedrībā. Un tāpēc es arī... Tas, ko es vēlos nest šai pasaulē, ir miers, ir gaisma, mīlestība, tiešām no sirds, jo tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums nav vajadzīgs tas stress, kā kaut kāds aprēķins, taisīt lielākus un lielākus ciparus. Un kur tas viss ved? Tā ir ilūzija, vienkārši ilūzija, kurā var maldīties visu mūžu, un vairākus mūžus, es teiktu. Tā kā, jā. Tad mēs neatbildējām uz to jautājumu, laikam, kas veido šo sistēmu. Kas veido šo sistēmu, jā. Kas veido šo sabiedrību. Kam tas ir izdevīgi? Vai ir tie 5 cilvēki? Zini, kā ir tā konspirācijas teorija, ka ir 5 valdnieki, jā. Vai, kuri visi jau ir 5-10, jā, kad valda pār pasauli. Es kaut ko esmu dzirdējis arī tādu, bet es nepavēlkos īsti uz šitām visām teorijām, jā, bet es dzirdējis par 7 priesteriem, kas tur... Ok. Un lizards ir... vēl, kas pār mums valda, un tad vēl ir reptīļi kaut kādi. Jā, par reptīļiem es arī, īstenībā tā ir tāda varbūt ticamākā versija, kam es pieturos, jā, jo, kā ir, es, par to empātiju un to jušanu, kam šo pareizāk, īstenībā tie, kurus ieliek šajā grupā, viņi noteikti neskatīsies šo podcastu, viņiem nav tam laika, viņiem ir jāgriež cipari, viņiem ir jātaisa, un viņi arī valk šo visu un runā, kad viņi arī atveduši visas šīs tehnoloģijas uz šajien, un respektīvi šie, kā viņas nosaukt, būtnes, jā, šīs būtnes, viņām nav sirds centra, viņi nevar atvērt sirds centru, kā to varam izdarīt mēs, un tas ir interesanti, un izklausās diezgan sviestaini cilvēkiem, kas vispār tā kā nav šajā informācijas telpā, droši vien, ko tu vispār runā, par ko tu runā, kas tas tāds ir, bet es esmu, jā, par šo daudz dzirdējis, un kaut kā, es esmu arī piedzīvojis diezgan daudz ko, lai sajustu kaut ko vairāk, bet gribās kaut kā atstāt to priekš sevis, pie sevis, jo šeit sākās kaut kāda tāda, varbūt, pat negribās vispār nekam likt kaut kādu tabū, vai ne, bet kaut kā... Es saprotu. Tu saproti, vienkārši ir grūti šo dzirdēt. Vienkārši... Jo ir ērti dzīvot tā, kā mēs dzīvojam. Tas mēs atkal atgriežamies pie tām bailēm, kā cilvēki sev izveido to ikdienu, ka viņi noliec, piemēram, šīs veselīgās lietas, tikai tāpēc, lai viņi droši justos. Un tagad viņi vairs nejutīsies droši, tad viņiem sabruks pasaule. Pamatzem kājām, jā, bet viņi nezina arī to, ka, ja sabruks tas pamats, ka īstenībā būs labāk. Jā, tieši tā. Es ļoti ticu tam no visas sirds, kad jā, būs labāk. Vienkārši tās bailes viņas pietur visu laiku un baro to sistēmu. Jā. Un instinkts, starp citu, ir mūsu pirmie 3 centri dzīvnieku pasauli. Vienkārši un ļoti daudz dzīvo pēc dzīvnieku pasaules. Un es līdz es nesāku sajust sevi, es dzīvoju vienkārši pēc instinktiem, pēc dzīvnieciskās pasaules. Un tas, jā. Es esmu kaķis. Ok. Jā, bet papildinot vēl par tiem reptīļiem, kad mēs īstenībā tik maz zinām.
Ja tā godīgi. Jā, mēs tik maz zinām. Mums liekas, ka mēs daudz zinām, bet mēs tik maz zinām. Es nezinu to teoriju. Tu nezini? Nē. Tik daudz multens un filmas par to ir. Bet ko es jums varu pastāstīt par to, kā es teicu, par to uzmanības vēršanu uz sevi. Un, es esmu piedzīvojis kaut kādas crazy iekšējas lietas. Kaut kā, es nezinu, tur vienkārši sākās, tu redzi kaut kādu vīziju, vēl kaut kādas dīvainas sajūtas, kas tas tāds ir, no kurienes tas nāk, un tad tu meklē tam atbildi, un tu parunā ar tādiem zinošākiem cilvēkiem, kaut kādiem garīgiem skolotājiem, un viņi sniedz tev tās atbildes, un liekas, wow, un es ticu, ka mums ir īstenībā tik daudz informācija, un par cik mēs esam iemācīti skatīties ārpasaulē, mēs to informāciju vienkārši bloķējam. Jo ir tāds teiciens, nevis teiciens, bet saka, ka apziņas paplašināšana. Īstenībā mums tā apziņa ir ļoti, ļoti plaša. Vienkārši mēs viņu esam nobloķējuši. Un tad mēs viņu vienkārši taisam vaļā to, ko mēs esam nobloķējuši. Un tur es gribu teikt to, ka šajā gadījumā mēs pat varam paskatīties uz dzīvniekiem, bet mēs neesam dzīvnieki, bet mums ir tā dzīvnieka, mūsu ķermenis ir dzīvnieku pasaulē, bet mēs viņu varam citā līmenī arī vadīt. Es uzskatu, ka mēs esam citplanētieši. Man liekas, ka mēs neesam radušies no amēbas kaut kādas vai no šūnas. Jo tas ir tik random, kāpēc mēs esam tik kruti. Jā. Jo tas nav, jo visa pasaule, tu skaties apkārt, viņi vadās pēc kaut kādiem tiem noteikumiem, bet mēs nē. Mums ir bišķi citi noteikumi nekā visai šai zemes pasaulē. Tāpēc, man liekas, mēs esam te uzmesti vienkārši. Šī suga no planētas tādas, ejiet, darat lietas. Interesanta teorija. Bet tu esi uzzināšu, tagad es nomiršu, tad jau redzēs. Tad jau redzēs, kas tur beigās. Piedzims no jauna. Man ir... Es varu turpināt jautājumu nākamo? Jā, droši. Es bišķiņ kaut ko tur nepabeidzu, bet nepaliek, jā. Es jau pazaudēju to domu, jo godīgi. Tad nebija lemts. Es tā kā, eju līdzi visam, kas nāk. Okay. Iedomājies, ka tu saņem balvu. Kāda balva varētu būt? Oskars varbūt ne, bet mēs varam tev iedot Oskaru. Tas ir Oskars. Par ko tu šo balvu saņem? Un tev ir 1 minūte pateicības runai. Es uzlikšu taimeri. Pagaid, es tev iedošu Oskaru. Sveiks, Oskar. Es uzlikšu taimeri. Okay. Labi, pagaid, pateicības runa. 3, 2, 1. Aiziet. Okay, es esmu ļoti, ļoti no sirds pateicīgs par šo balvu. Es esmu pateicīgs, ka man ir dots piedzīvot šo dzīvi šajā ķermenī, šajā laikā tieši, kad mums ir tik plaša pasaule, tik plaša informācijas telpa, tik liels atbalsts īstenībā dots, ja mēs vien vēlamies to redzēt un sajust. Jā, un dienu esmu pateicīgs, kad saviem vecākiem, ka viņi tā kā man ļāva ienākt šajā fiziskajā ķermenī un piedzīvot, to, ko es piedzīvoju. Un ikdienas esmu pateicīgs par sauli, par gaisu, ko elpoju, par savu veselīgo ķermeni, Es esmu pateicīgs par visu. Esmu pateicīgs būt tieši tā. Gandrīz bija. Aplausīgi. Paldies tev. Paldies, jā. Man patīk, kā jūs novērsāt manu uzmanību. Un tad tā kā 3, 2, 1. Tā notiek tajās balvu pasniegšanās. Tu kā gaidi, tu zini, bet tagad tas notiek. Es sāku domāt, par ko man pasniedz balvu. Tā kā, labi, tas nav svarīgi. Svarīgi tas, par ko es pasakos. Jā, tā ir tā doma, ka pilnīgi vienalga, par ko tu saņem. Saņem par to, ka tu esi. Jā, tieši tas, ko es beigās pateicu par esību īstenībā, par iespēju būt. Ok, mums jāiet uz beigām. Šķiet. Okay. Jā. Vai ir kaut kas, ko tu vēlies vēl pateikt vai parunāt? Nākot uz šejien, tu domāji noteikti, es gribu noteikti parunāt par to, vai tu tā nedomāji? Godīgi sakot, es kaut ko domāju, jā. Centos arī no tās domāšanas bišķiņ izlīst ārā, jo tas, ko es šobrīd daru, es cenšos izkāpt no prāta un vairāk just, jo tajā brīdī, kad mēs jūtam, wow, vienkārši,
crazy lietas notiek. Jums ir bijis tā, ka jūs tā kā zinat, kas tūlīt notiks, un tas notiek. Un negluži tā deja vu sajūta, tas kaut kas cits, bet tiešām bet tā sajūta, ka vienkārši tūlīt, jā, un notiek. Tā kā, un man, es padalīšos, kā es teicu, piekopju to sirds meditāciju, ko es lieku timeri viņai, jo man ir, es gribu iekļauties tajās 40 minūtēs, un es šobrīd katru reizi zinu, kad esmu modinātājs. Es vienkārši zinu to. Es jūtu, man atnāk sajūta, es jau atpazīstu šo sajūtu, un jo es vairāk tā kā praktizēju, jo labāk es atpazīstu šo sajūtu. Dažreiz prāts mēģina nosimulēt šo sajūtu, bet es zinu, tas nav tas. Un es palieku sevi, un tu būs. Un sāk skanēt. Un tas ir vienkārši abrīnojami. Tā kā, abrīnojami. Bet es to es stāstu, jo es cenšos tiešām to prātu darbināt tad, kad vajag viņu darbināt. Jo, kā es teicu, tas ir mūsu dators, lielisks instruments. Kad vajag kaut ko izdomāt, tad viņš izdomā ļoti labi. Un cenšos sajust. Un arī šeit sēžot, es tiešām biju šeit, tagad klātesoši, klausījos, jūtu jūs un vienkārši runāju no sirds. Un tas man bija svarīgi. Bet, es kaut ko pierakstīju, godīgi. Es paskatīšos ātri. Anželika, tu nesi neko teikusi? Jā. Esmu pieradusi vairāk klausīties, un man ļoti patīk klausīties, kas šodien notiek starp jums un mums. Un, jā. Bet, tu drīksti skaļi izteikt. Wow! Vai, jā. Es ik pa laikam kaut ko, jā, bet, jā. Anželika izplūda citā dimensijā. Gandrīz. Vai tieši ar mums uzplūda? Vai tieši ar mums saplūdi? Ja plūdi. Plūdi. Nu, jā. Es papildināšu par to. Man ir superspēja. Man šķiet, ka man ir superspēja. Mums visiem ir. Okay. Superspējas potenciāls. Viena. Čo dispensā. Bet es varu pamosties, tad, kad es izdomāju pamosties. Es, piemēram, vakarā domāju, es lasīju kaut ko šo. Es rīt modīšos 7, un es varu pamosties 7. Jā, tas ir fantastiski. To īstenībā ļoti es gribu papildināt, kad mēs principā sevi esam ieprogrammējuši. Un, tā kā savu ķermeni, savu apziņu, es negribu teikt apziņu, viņai jābūt brīvai, bet savu prātu, tā kā, un visu šo mēs esam tik ļoti ieprogrammējuši, un ar šo es strādāju. Un es pārakstu principā visu šīs programmas, laižu vaļā vecās, kas man neder, un rakstu jaunas, un šo man ir tā, ka es zinu, ka man patiks ilgāk pagulēt, es tur tā paguļu ilgāk. Bet šobrīd es vienkārši saku, es gribu pamosties līdz ar saulēktu. Un es pamostos tieši ir saulēkts. Un tas tā notiek. Un es pat varu pateikt precīzi, cikos es tā kā gribu pamosties. Un tas notiek. Un tad vienkārši, wow, kā tas strādā. Un paliek aizvien interesantāk un interesantāk, kad tu sāc sevi apzināties. Un es pierakstīju vienu foršu tādu... Sevis apzināšanās mūs padara par cilvēkiem. Jā. Un par ko tu jautāji, ko es gribu tā kā vēl piebilst. Par dabu es ļoti gribēju piebilst. Tā kā, jā, mēs diezgan maz par dabu runājam, es gan par plostiņu teicu, bet es ļoti daudz eju dabā. Es izjūtu savu miedarbību ar dabu. Es jums, mīļie cilvēki, visiem iesaku, ejiet dabā un neņemiet līdzi tur nekādas liekas pārpalas, vienkārši aizejiet un sajūtiet dabu. Un jo ilgāk jūs tur esat, jo vairāk jo dziļākā līmenī jūs viņu sajutīsiet. Un es daru dažreiz tā, kad es eju uz 3 dienām vienkārši dabā, un tu sāc ievērot vienkārši mazākās kustības. Kā Imants Ziedonis teica, daba man iemācīja ieraudzīt vismazāko kustību. Tieši daba, jā. Un to es vienkārši, es arī nesen biju pie šīs pirmās saulainās dienas, vienkārši gulēju pie upes un vienkārši skatījos un jūtu dabu un pēkšņi skatos, wow, kaut kāds mazs zirneklīts lien pa zāles stiebru un jā, jums nepatīk zirnekļi, bet viņš tāds maziņš mīlīgs, tā kā nav tā, ka man arī baigi viņu patīk, bet vienkārši tādas mazas kustības, viss kaut kā, tu sāc pamanīt to mazumu, tu sāc saplūst ar dabu, un īstenībā, lai sajustu sevi,
es teiktu, ka tas ir pats jaudīgākais instruments, vienkārši aiziet dabā. Bet, kā es saku, neņem līdzi tās liekas, tur, pat ēdienu tu var neņemt līdzi. Bišķiņu paņem bišķiņu, tā kā, jo es esmu gājis arī, tādās nēšanas reizēs. Un, jā, bet vienkārši lūdzu, ejiet dabā, tā kā, un izjūtiet to dabu, un galvenais, ja kaut ko ņemat līdzi, paņemat arī līdzi uz mājām, apakaļ neko neatstājiet. Bet tiešām, jā, jo daba mums, viņi atgriež pie mūsu tās sākotnējās esības un ļauj mums sajust, kas mēs patiešām esam, jo mēs esam šeit daļa no dabas. Man patīk tā teiciens par to, kāpēc mēs tik labi jūtamies dabā. Jo daba ir īstās mūsu mājas, un mēs atgriežamies vienkārši savā tajā, es negribu teikt cietumā, bet savā kastē, kas nav mūsu mājas īstenībā. Mēs tās veidojam, mēs nenormāli daudz ieguldam naudu, lai veidot šīs mājas, bet īstenībā mājas ir tur ārā. Jā. Tās ir mūsu īstās mājas. Es tieši, jums interesē, es braukšu uz 2 nedēļām uz Triglavas Nacionālo parku Slovenijā, kalnos. Fantastiski. Es esmu kalnu cilvēks. Es gribēju šogad arī, es parasti ceļoju, vismaz reizi, 2 reizes gadā. Es gribēju tieši uz kalniem un gribēju tur un šitur, bet tieši kalnus gribējās. Bet tad es izdomāju, ka šogad būs tas iekšējais ceļojums, un es esmu ļoti pateicīgs par šo izvēli, jo fantastisks piedzīvojums. Paldies tev, ka tu atnāci, padalījies ar sevi, savām sajūtām un atklājies. Un varbūt tev ir vēl kāda reklāma. Ko tu varbūt vēl kaut ko pārdot. Jā, paldies, kad uzaicināji. Tiešām man likās interesanti. Drīkst tev vairāk, kāpēc tu man uzaicināji? Tāpēc, ka mēs runājām par to. Tu teici, ka tu vēlies arī kādreiz varbūt vairāk par to runāt, un ka tu gribētu podcastu. Un es teicu, nāc pie manis, man ir vieta, kur runāt, un why not? Jā, tā es laikam teicu. Jā, un tu gribi runāt vairāk par sajūtām. Un man tas liekas interesanti, jo vīrieši bieži nerunā par sajūtām. Mēs esam ļoti daudz vīriešus intervējuši, un parasti tas ir ļoti virspusēji. Un man tas laikam aizrauga, ka tu teici tev vārdu sajūtas un tā. Jā, es ar prieku eju dziļāk, un ko es varētu vēl pareklamēt? Kā es teicu, es mācos par elpošanas pasniedzēju, un ja tev kaut kā atsaucās šeit tas, ko es stāstu, un varbūt prātā ir bail, bet tomēr atsaucās šeit, es īstenībā, šis tāds labs moments, kad sāk kaut ko jaunu, jo vakar bija salgrieži, tā kā es jūs visus apsveicu pavasari salgriežos, un vienkārši daba mostās, un ir tāds jauns cikls, un es jūtu arī tādu jaunu dinamiku, vienkārši viss sāk notikt, es nosēdēju tik daudz mājās un ceļojos iekšēji, tad tagad man tik ļoti aicina ārā, un atkal jāsāk komunicēt, un vienkārši, wow, kas notiek? Bet jā, tas, ko es jūs aicinu, es vēlos jau sākt vadīt tā kā elpošanas prakses, un šobrīd ir tāda lieliska iespēja to darīt, principā bez maksas, jo tā būs enerģijas apmaiņā, būs šī pieredze tieši, un ja vēlies, vari nest, varbūt kādu, nezinu, kaut ko uzdāvināt, vari kaut kādu ziedojumu atstāt. Bet jā, es sākšu vadīt šīs elpošanas prakses, pagaidām brīvā formā vienkārši to saku, bet forši, ka palaidu to visumā, jo pirmo reizi to palaižu tā kā, un vēl publiskā telpā. Un iespējams, nevis iespējams, bet noteikti to darīšu arī uz Plostiņa. Tur gan jāsagaida, ir nedaudz siltāks laiks, bet var satīties arī siltās sedziņās, katrā ziņā, lai saulīt forši un dabā ir forši. Un šīs te elpošanas prakses tieši vedīs dziļāk iekšā pie sevis, un viņas man ir tik ļoti palīdzējuši, tā kā, un es vēl aizvien viņas piekopju ikdienu, varbūt ne ikdienu pašas dziļākās, bet reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā eju tādā dziļumā un jūtu, kā vienkārši viss, kas atkal bija tā kā tie slāņi, viņi vienkārši nobirst nost. Un tā kā, jā, ja jūti aicinājumu rakstī man Instagramā, var rakstīt droši Plosta mākoņos, tur esmu var rakstīt Arnolds Jankovs, kas ir mans personīgais Instagrams, jā, un tā kā sazinamies droši. Došu jums drošu telpu, tiešām, kur atklāties. Kā, jā, jo tas ir ļoti svarīgi. Drošu telpu un konfidencialitāti. Kā, ka, nestāst nevienam. Katram ir savu procesu, un tie procesi īstenībā ir ļoti skaisti. Un esmu pieredzējis šos procesus ar saviem tuviniekiem, kas ir ļaujušies šai elpai. Un ārkārtīgi skaisti. Tiešām jā, tā kā.
Un viena atziņa, īsa domu grauds, ko tu iedotu tālāk mūsu klausītājiem. Šis ir sarežģīts jautājums. Šodienas stīgā. Man šķiet, ka es to esmu jau teicis šeit, bet es atgādināšu, vienkārši jūtiet sevi, jūtiet, kas tur iekšā darās, Un ja jums, jo tās domas mums visu laiku kaut kas novērš no mums, tā kā visu laiku tas šitais, tur telefons, tas tur cilvēki apkārt, viss. Vienkārši pamēģiniet sajust sevi, dodiet laiku sev un vienkārši sāciet ar mazumiņu, pieņemsim, ja runājam par elpu, tad vienkāršākais tāds, paņemiet 3 dziļas elpas, vienkārši nedaudz pietur un atlaid. Un tā ieelpa ir tā ir uzrīkstēšanās. Un izelpa ir vienkārši atlaišana. Un pamēģiniet vienkārši 3 dziļas elpas, un tad sajūtiet, kā jūs jūtaties pēc šīm 3 dziļajām, un tas jau ir superīgi. Uzdevums mūsu klausītājiem. Mājasdarbs. Mājasdarbs. Nu, paldies! 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 Tiešām, paldies!